Ew, vecais, redzi šito? Šis ir rolīts. Zini, kuram ir? Man, ne tev. Kādēļ? Jo tu esi bombzis. Bet negribu būt bombs, gribu būt tā kā es ar rolīju. Zini, kas tev jādara? Atver manu maģisko Telegram linku, uzspied virsū, kur mēs liekam sporta betus, varēs likt naudu iekšā, un es tev apsolu, mēs tādu naudu pelnīsim. Ja tu ieliec 10 eiro, es esmu pats nopelnījis 500 000 no šitās likmes vien. Ja tu gribi būt tieši tās pats kāds es un pelnīt 500 štukas 2 stundu laikā, spied linku virsū, un mēs visi būsim bagāti. Gan jau, ka šo huņu esat redzējuši visās Instagramos, visos sociālajos mēdījos, kas vien ir iespējams, un šie ir textbook scammeri. Es to džekus vienkārši dievinu, apskaužu viņu spēju nopārdot huņu, tādēļ es šodien gribētu parunāt par šitiem skameriem, šitādiem tādiem prastajiem ielas līmeņa skameriem, un arī parādīt dažus, kuri man it īpaši izlikuši acīs ir, kuri taisa augstāka līmeņa skamus, bet es gribētu, lai cilvēki redz gan kā viņi izskatās, kā tie skami ir uzbūvēti, kā tie skami iesaista cilvēkus un uz kādiem pamatiem viņi strādā, un kādēļ es uzskatu, ka šitas ar laiku paliks arvien neiespējamāks biznesa modelis, un kādēļ es uzskatu, ka cilvēks par šitam lēnām mosties, un šitas nestrādās vairs ilgi. Tādēļ, ja jums šis liekas interesanti, gribat izglītot sev vai vienkārši iesmiet par idiotiem internetā, droši sēžaties, skatāties, un paldies par uzmanību. Tātad sāksim ar visiem parastākajiem, tādiem visvienkāršākajiem čokiem, kas viņi ir, un tie visi ir principā, es gribu teikt, visi Telegrama un WhatsAppa sports beteri un visi Forex traderi, es teikšu godīgi, tie viņi principā ir. Kas viņi ir sekojoši? Tie ir cilvēki, kuri izveido kaut kādu sporta betting kanālu, dod signālus, ar kuriem tu vari nopelnīt. Un tagad mēs saskarsimies ar diviem video, lai saprastu, kā izskatās advertisement, lai viņi piesaistītu jūsu uzmanību. Sporta likmes. Tiešām, ja tu gribi dzīvot šādu labu dzīvi un pelnīsimies štuku mēnesī investējot 100 eiro, tad pievienojies analītikas bāzes sporta likmi kanālam. Pirmkārt, liels sākums. Kas var būt labāks un kā es varu justies pārliecinātāks par cilvēku, kurš stāv randomēs parking lotā, sēž S-klasē, kura SSK maksā 6-7 štukas, kura tāpat izrāk nolūzus, sasista bļeļ no lejšiem ievilkt iekšā, bet, blatnī ir S-ka tomēr, teiks, ka, bez S-kas nekas nav. Un ja mēs paskatāmies uz šo šedevru, es nezinu kā jūs, bet es zinu, ka viņš man naudu nopelnīs. Šis ir tas žeks, kuram ir piķis un kurš māk pelnīt piķi. Tādēļ paklausīsimies, ko, atvainojiet, analītikas bāze mums var iemācīt. Tas vislielākais sporta likmi kanāls Latvijā, kur ir ap 3500 cilvēkiem, kas pelna katru dienu. Kā tu zini, ka tas ir lielākais sporta kanāls Latvijā? Kā mēs zinām, ka tu ir 3500 cilvēki, ja tu pat nevari pateikt, ka tu ir aptuveni vai cik viņi tur ir? Un trešais, kā mēs varam pierādīt, ka viņi visi pelna? Pagājušajā hokeja sezonā mēs uztaisījām +41 vienu fiksētu likmi. Sanāk, ja tu būtu investējis 100 eiro uz katru likmi, tīrā pelni 4100 eiro, tāpēc nekavējies un pievienojies mums. Jā, un galvenais no tām 4 štukām nemaksāt nodokļus, ja tu vispār nopelnīsi tās 4 štukas, ja vispār tās likmes izgāja cauri, jo kā mēs varam pierādīt, ka tās likmes par izgāja cauri, bet pievienojies mūsu Telegramā, jo mēs esam lielākie un labākie. Es nezinu kā jums, bet es pat nevaru viņam īsti noticēt. Tā kā skamerim jābūt harizmātiskam. Viņš pat harizmātisks nav. Bet nomierinies, ko te es kā sēdi, tā patī nav tavē. Bet labi, necepsimies. Tagad es parādīšu tādu, kurš es uzskatu, ka parāda viņus labākā gaismā. Šis ir labs piemērs šitādu veidu skamerītiem. Latvijā jau vasara paliek karsts, tusiņi, ballītes, bet tev nav vēl naudas. Tev nav naudas. Bet, saprot, viņš ir Spānijā, bet saka, ka Latvijā jau viss notiek. Arī labs gameplāns. Un kā to atrisināt? Es tev to atrisināšu. Tāpēc spiedi linku, noskaties 2 minūšu video un tiec iekšā 30 dienas bez maksas. Mūsu VIP čatā, kurš jau 6 gadus vienkārši printē naudu visiem. Nē, esi liekais, taisi naudu. Jūs jau zināt, ja džeks aiziet uz reklāmu un pasaka tas nozīmē, ka viņš ir miljonārs un viņš pelna tos, viņi printē tos baksus, bļas, topakā. Tātad šis ir labāks piemērs šāda veida sports betting skameriem. Šitas žeks jau ir vairākus gadus apkārt, viņas pēc vārda ir Kristers Laizāns, ja nemaldos. Viņiem šitas te wireless bet ir un visu kaut kādi sports bettingi, viņš ir gadiem šitajā sfērā zināms.
Viņiem tur Panameras ir deguši, vienam sakot, scammy-džeks, bet šī ir pamata formula šāda veida skameriem. Kā tas viss strādā? Tad viņi uztaica flashy video. Es uzskatu, ka šitas otrais video bija labāks piemērs, jo tu esi Spānijā, ir nomas Ferrariks, ir labāka uzruna, labāks piemērs, jo tas, ko viņš izdarīja labāk, ir viņš pasaka, ka ir 6 gadu pieredze, nospied linku, ir bez maksas ieeja, 30 dienas bez maksas, un viņš taisa sense of urgency, viņš spiež uz vājajām vietām, pasaka, ka tu varbūt bombzes, ka tev nav naudas, un es varu spēt tev atrisināt to problēmu. Es uzskatu, tas ir ļoti labs piemērs, kā šitie džeki strādā. Un schēma ir sekojoša, kā viņi strādā it īpaši sportsbetiem. Tātad tu pievienojies šai komandai, maksā par ieejas maksu. Pirmā diena, kā viņš piesim šitā, pirmā reize, 30 dienas bez maksas. Ok, labi, viņi dabū tev iekšā. Parasti pirmajā mēnesī vai pirmajos 3 mēnešos tie beti galvenokārt strādā. Varbūt sākumā tu cer big ass money, bet pēc kaut kāda laika tie rezultāti sāk palikt mazliet sarežģītāki, un problemātiskāk. Kaut ko zaudē, kaut ko uzvari. Bet, ja tu gribi palikt tur iekšā, tu sāc maksāt mēneša maksu par tiem betiem. Un tur ir viss savs, jo patiesībā lielākā daļa, kā šitie džeki pelna, long story short, ir pelnot no tiem mēneša maksājumiem no cilvēkiem, kuri maksā par tiem betiem. Tie beti patiesībā lielāko daļu no laika nemaz neiziet cauri. Ir ļoti daudz teksti un pierādījumi, kur parāda, ka viņi vienkārši skamo līdz pēdējiem, jo tie beti neiet nemaz cauri. Viņiem pat 50-50 īstenībā nav. Viņi lielāko daļu no laika nezin, ko viņi tur izšauj. Tie screenshoti, kur tiek parādīti, ka džeki pelna naudu, galvenokārt ir no tādiem pārbaudītie cilvēkiem, kuri vai nu sakārto tās likmes, sakārto rezultātus, vai vienkārši ir pilnīgi fake. Tādēļ šie ir, es teiktu, zemā līmeņa skemeri, bet ir arī tīri labi saprast, kā viņi izskatās. Jo lielākā daļa cilvēku, kuri ir veiksmīgi šajā sfērā, ir harizmātiski, marketieri, kuri spēj atrast vājo punktu. Nav naudas, vajag naudu, tūlīt būs nauda. Viss ir runa par ātrumu. Jo ātrāk mēs spējam nopelnīt naudu, jo labāk. Bet tas tā. Tagad es gribu vairāk pievērst uzmanību augstāka līmeņa skameriem, kuri no malas, ja tu nezini, ko skaties, izstāsta pēc tīri veiksmīgiem cilvēkiem, kur tu īsti nevari piekristies, domā, ka nē, viņi patiesībā pelna ok, un es varētu viņiem sakot līdzi. Bet uzskatu, ka šie ir vispretīgākie cilvēki, kas patreiz ir, un es gribu parādīt, kā atpazīt, kas ir skams un kas nav skams. Tātad izrunāju par pirmā līmeņa skameriem, lai viņi tur ņemās darās, un viņi nav tīri problemātiski, tīri tā iemesla dēļ, ka sākotnēja investīcija ir tīri maza. Pāris baksi, varbūt 20-30 baksi, iemet iekšā reizi mēnesī, labi, nauda ir nauda, bet kopējais zaudējums nav tik traks. Jā, saliekas kopā ar visiem tiem likmēm, to var vairāk zaudēt, bet faktiski, ja tu tiešām domā, ka šitāds sporta kanāls, kurš ir viens no miljoniem, tev pēc īstam nopelnīs naudu, sorry, tu pats arī esi lohs un mazliet nolaidies uz zemes. Bet, par ko mēs tagad parunāsim, es teikšu, ir augstāka līmeņa skami. Ja jūs esat redzējuši manu video par Dubaju, pirmais purts jums būs skaidri atpazīstams. Tomas Krālovs, jeb Toms Krālovs, kā viņa uzvārds. Huizin, bet pieņemsim, tā viņa tur sauc. Viņam ir mājaslapa nosaukumi University Grade Trading Education. Doma sekojošā. Viņš par dažādām izmaksu līmeņiem piedāvā tur trading education, lai tu vari sākt no nulles mācīties par trading, kas tas ir, kā dzīvot, kā nopelnīt naudu, whatever. Tu esi strong, independent woman, tu vari darīt, ko tu gribi, tev universitāti nevajag, vienkārši ņem, pelni naļiku. Mājaslapa ir ļoti smuka uzbūvēta, pārdomāta. Struktūra arī svarīga. Tev ir pa filmām, tev ir pa statistikām. 10 miljoni profiti, net profits. Nav skaidrs ko, rubļiem, durumiem, kebabiem. Arī treidi, ok, veiksmīgi, neveiksmīgi, bet 20 štukas galvenais, ka ir 10 years of trading experience, laba, slikti, nezinu. Un tagad ir sekojošā labākā daļa. Programmas. Lētākā, vidējā, dārgākā. 2 štukas, 3 štukas, pamaniet, visas ir ar atlaidi, random cenas. 5-800. Par ko? Viņi nocenot no 8 štukām kāda pamata vispār, kā mēs zinām, ka tā ir jebkāda normāla cena. Nākamais. Visi testimoniali, kas principā ir. Arī kaut kāds Ernestiņš tagad runā, ja? Ok, kāpēc to tik ļoti vajag nopārdot? Tā kā, ja tev ir tie pamati, ja tev cilvēki nāk pie tevis un pārliecināties grib, tad jau nav ko diži ko pierādīt, ja? Un šitā struktūra lielākai daļai mājaslaps arī ir. Arī tiek gudrāk ieliekšu to Trustpilot. Bet pie tā mēs atgriezīsimies vēl. Un tagad beigās svarīgākā daļa par šito mājaslapu. Tomas Krālovs, adrese. Viominga.
Kāpēc pie tās gribu atgriezties? Jo, ja mēs tagad pastamies nākamo video, ko esmu sagatavojis, another scam recorded from business related to adresi, kas ir norādīta Tomasam apakšā. Cik interesanti, ne? Jo es tā pie sevis aizdomājos, lielākā daļa uzņēmumu parasti reģistrējas tajā valstī, kur viņi operē, jo parasti tu var norakstīt nodokļus un tev nevajag uztraukties par kaut kādām biznesa izmaksām, bet ja viņš ir bāzēts Dubajā, kāpēc lai tu reģistrētos Amerikā? Un es tā sāku skatīties tālāk, šitam rakstam gāju cauri, lasīju, kas te ir. Nav tas tieši skams saistīts ar viņu, bet cita kompānija tajā adresē reģistrēsies, kura saistīta skamiem ir. Un kā izrādās, ja tu gribi juridisko adresi, pieņemsim, Amerikā, tu var vienkārši izmantot middlemanu, kurš reģistrē tavu kompāniju Amerikā, jeb Wyomingā šajā štatā, un vienkārši tu ņem ber virsū un tu esi reģistrējies tur, vari pelnīt visu naudu. Un es tā sāku iet šitam rakstam, lasu cauri, skatos, te noteikti tā kopsumā tīri tāda mazsvarīga informācija, ko mēs teikam līdz vienam punktam, ka, kaut skatāmies, un es pamanu. Registered agency located tajā adresē, kas norādīja Tomasam Kralamam, represents an estimated 53,000 biznesi. 53,000 biznesi. Vai jūs zināt kaut vienu adresi, kurā ir reģistrēti 53,000 biznesi, un arī, ja ir reģistrēti, vai baigi gribās uzticēties tāda veida biznesam? Ja viņš vēl piedāvā vairākas reizes asociēts ar skamiem, es īsti nezinu, bet, allegedly, man nav diži pierādījumi, ka tā ir vai nav, bet, tas ir tā interesanti. Un nākamā daļa, parunāsim par Trustpilot. Sāksim to, viņam ir ļoti labs Trustpilot. Verified company, 4,3 kopējās zvaigznes, patiesībā viss izstāstīja ok. Pirmais Bogdans Andrejs, ok, labi, Ralfs Lācīts ir no Austrijas, ok, labi, bet tad ir Jākos, kur ir. Kurš raksta tīri detalizētu struktūru, kas man arī izstādās, piesim, trešais module teaching was done by employee named Saša, 18-gadīgs puika no Latvijas ar broken English quality. Un principā, ko mēs tajam cauri, un arī svarīgākā daļa, ko es redzu, students samaksāja 8 štukas par botu ar mentora apmācības programmu, kas ir vienkārši pēc viņa vārdiem dēlēt robedrī. This kind of standards and quality is completely unacceptable and unprofessional stay away, kas rakstīts šī gada februārī un 5 liekas useful. Lielākā daļa cilvēki, kad pievērš šādu veidu skamiem, parasti nepievērš uzmanību šādām detaļām. Un patiesībā lielākā daļa nepievērš šādām lietām uzmanību, jo viņi nezin, kam pievērš uzmanību. Tomasa Krālo mājaslapa patiesībā ļoti smuki uztaisīta un pārdomāta. Ir juridiskā adrese, viss ir pārliecināts, viņiem ir certifikāts iekšā, ir reviews, ir Trustpilot, kurš ir verificēts. Šeit ir ļoti smuki viss pārdomāts, jo šie cilvēki, kuri ir aizmugurē, diemžēl, viņiem ir smadzenes galvā. Viņi zina, ko viņi dara, tādēļ viņi spēj arī schemot. Viņi uzbūvē to, kas ir nepieciešams, lai cilvēki, kuri pārbaudītu virspusēji, varētu saprast un varētu nodomāt, ka tas ir uzticams. Jo kurām katram nav 2, 3, 4, 5, 6 štukas, kuras maksā par kaut kādu kursu cerībā, ka viņi strādās, kur nu vēl ņemot vērā, ka tev ir 9 mēneši pieeši tajā informācijai. Ko darīs pēc tiem 9 mēnešiem? Arī tajā komentārā bija rakstīts, ka atbalsts pazūd vienā brīdī, ka bija pārāk daudz komentāru, vienkārši aizvēr pilnībā čatu ciet. Kas tāds vispār ir? Kā mēs tā strādājam? Tagad, vienkārši pārāk daudz kritika, mēs ejam prom. Bērndārs, ne? Bet to sacīdams, Toms ir gudrāks, bet viņa schēmas ir schēmas. Tas viss kārtībā. Zakšana, kā zakšana nav korekta, bet es gribu pievērst uzmanību vienam čovakam, kas man daudz vairāk ir uzsēdies un nerviem. Viņu sauc Instagramā Markus Hustle. Markusiņš, pupsīgs, tāds interesants. Un viņam ir mājaslapa ar nosaukumu Aura Consulting. Un šī mājaslapa apmāca tevi, kā uztaisīt automatizētu OnlyFans managementu. Mājaslapa ļoti interesanti, jo, ja mēs skatāmies šeit, mēs redzam pilnīgi citas līmeņa sūdu. Arī mēs skatāmies tagad uz grāmatiņu. Es varu apsolīties vienkārši standarta PDFs, ko viņš uzmet savu logo virsū. Ja mēs pastamies šitām bildēm, izstās ļoti reputable un uzticams, jo ja mēs liekam beku iekšā 100 štukas, tad mēs 100% nocēsim, ka šis tas, ko mums vajadzētu īstam darīt. Arī legal agreement, ko tas nozīmē? Arī kaut kādi serveri, uz ko mēs te īsti skatāmies?
kaut kādi telegram čati, kaut kādi grāfi, ko viņi nozīmē, kā viņi paredzētu, kā viņi vajadzētu. Arī students results ļoti smuka mājaslapa uztaisīja, ka tu pa pusē neredz kaut ko good morning fuckers, let's go, no fuckers bangers, ja? Viss krūti, tik smuki sabūvēti mājaslapa, es vienkārši skatos un es jūtos, ka var nopelnīt. Un tad vēl no 5 štukām uz 2 štukām. Kārtējo reizi konkrēts rādītājs. Un tagad mēs pievēršam apakšā mājaslapa uzmanību. Copyright, Aura Consulting. Redzēju, ka juridiskā adrese nav norādīta. Šitā vienīgā lieta, ko es iemācījos universitātē. Ja tu gribi mājaslapu uzbūvēt, kura, nu labi, viņi Dubajā, bet jebkāda reputable mājaslapa, jūs atvērt jebkuru mājaslapu, kura pastāv, it īpaši Eiropas Savienībā, apakšā jānorāda kontakta informācija, vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts un juridiskā adrese. Cik interesanti, ka juridiskā adrese nav norādīta. Un tad es tā sāku domāt, varbūt es varu pameklēt kaut ko vairāk. Un tad es sāku doties tādā mazā witch huntā. Iesāku googlot Aura Consulting, un kurš to būtu domājis, ir Results. Un Results ir par kompāniju, ko reģistrēta Anglijā. Un ja jūs esat redzējuši kaut vienu Navaļņī video, jūs zināt, ka šis ir ļoti interesants moments, jo par Angliju informācija sekojoša. Ja tu esi reģistrējis kompāniju Anglijā, tev vajag visu informāciju piedāvāt Anglijā, viņi ir publiski pieejami. Tādēļ, ja mēs tagad paskatāmies, Aura Consulting Limited, mums kompanija numbers ir overviews, reģistrēta Salfordā, Anglijā, dissolved, aizvērta, bija atvērta 22. gadā, aizvērta 23. gadā, ļoti ātri. Lai gan tāpat laikā Aura vēl aizvien ir aktīva. Un tad mēs pastamies cilvēkus, kur strādā. 2 tikai cilvēki. Harry Paul Davies, kurš ir 2002. gads, Big Money, un reku Markus Koks, arī 98. gada oktobris, Latvijas, tad atbilst tam čovakam, par ko mēs patreiz runājam. Kas ļoti novērtīgi, jo tā mēs varam saprast, par ko mēs īsti runājam. Un labākā daļa seko tajā brīdī, kad mēs atveram Auras Trustpilot. 3,2 zvaigznes, 22 reviews, 5 5 stāri un pārējie 1 stāri. Un rekur. Scammeris, serial scammers at this point. I wish I'd read these reviews before. Useless course. Es vienkārši to video atstāšu tagad rolot, kā viņš iet uz priekšu, kā tur visi skammeri. Bet šis vispār off topic, bet man ir pārsteigts, cik cilvēkus viegli nopāros kaut kāds ēm, it īpaši džekus. Esmu pārsteigts, tas cilvēku desperations nopelnīt to paniku. Es saprotu, ka šobrīd ir smagi laiki un visiem ir grūta naudām, visiem ir grūti šitām lietām, bet man ir pārsteigts, cilvēku nespēja pārbaudīt informāciju pašiem sev. Man šitās liekas pamat lietas, jo ja es maksāšu kādam 2000 mārciņus, kur viss raksta stay away, ka nav labi nekādā līmenī. Nu, paceļās jautājums, nu kā tu neuztaisīji kaut kādu tādu pārbaudi, pirms tu meties iekšā šitādā schēmā? Tev neliekas, ka vajadzētu pārbaudīt pirms lietas naudu iekšā, jo tā ir liela nauda. Tad pat laikā viss uzreiz, ka naudas nav. Es to īsti nesaprotu. Bet, un labākā daļa par šo visu, kāpēc šo visu parādu? Šo visu man bija atrast, paņemt pusstunda, pa abiem džekiem, ko 40 minūtes apmēram. Un es ļoti daudz informāciju, kuru es neiekļauju par šiem abiem džekiem, jo tas nav tīri svarīgi. Jo galvenais saprast, kā šī schēma strādā. Tādēļ, lai jūs apmēram saprast, kā strādā. Pamati ir tie paši. Radīt sākumā engagementu, pateikt, ka tev kaut kas nav un es varu atrisināt tavu problēmu un rekomends atrisinājums ir. Ja viņi ir stulbi, mazliet kā Markus, viņi to vienkārši mēģinās nopārdot to kursu uzreiz. Ja viņi gudrāk kā Tomas, tad viņi izdarīja sekojuši. Viņi par priekšu piedāvā tev bezmaksas ievadu kursu, kur viņi dabū tevi iekšā, dabū tevi informāciju un pēc tam lēnām sāk kaut ko pārdot. Sāk piedāvāt dīlus, labākas cenas. Un pēc tam viņi tev dabū iekšā tajā schēmā. Kad viņi dabūja tevi iekšā tajā schēmā, tu samaksā par to kursu un viņi ir izdarījuši visu svarīgāko. Pašā iekšā sākumā šitie džeki parasti lielāko daļu laiku viņi patiesībā neko tur nav darījuši. Viņi varbūt parādās pirmajos pāris slaidos, un pēc tam visu pāri informāciju ir vienkārši kaut kādi samaksāti džeki, kuri ir uztaisījuši video, PowerPoint presentations, un vienkārši to stāsta kā loham cerībā, ka tu nedomāsi pārāk kritiski un neko dižu neteiksi. Tā ir viņu lielākā cerība. Visi tie solījumi, kas ir, tiek lausti. Vislielākais solījums, kas tiek lausts, ir komunikācija. Komunikācija tiek pazaudēta, neviens neko neatbild jautājumiem, jo galvenais ir dabūt jauns klients iekšā. Piramīdas schēma, principā. Dabūjam klients iekšā, pelnām naudu, un tas ir biznesa modelis. Jo lielākā daļa no šitiem džekiem patiesībā neko nepelna ar tiem OnlyFansiem vai investīciju, ko viņi pelna no tevis. Jo ja kādam ir noslēpums, kuru nopārdot, tas noslēpums esi tu. Just that simple. Bet es teikšu godīgi,
Toms mani mazāk sadusmo, jo viņš dara kaut ko tādu, kas diži neietekmē cilvēkus kā tādus. Protams, ja tu iekrīti to visu, bēdīgi, bet no otras puses tu vari uztaisīt savu research. It īpaši, ņemot vērā, cik populāri šobrīd ir skemi, ja tu mūsdienās iekrīt šādiem skemiem, sorry, bet man liekas, tas pēdējais tu esi. Bet tas, ka man ir sadusmo mazliet par Markus visvairāk, ir viņa biznesa pieeja visam. Par OnlyFans managementu. Man liekas, tīri ironiski. Markus gadījumā, ja tu pasies viņa Instagram, blāto, ka tur ir mašīnas, pulksteņi, dzīvokļi, lifestyle, viss tik krūti, pilns tur ar vecinēm, visiem tusiņiem tam līdzīgi. Un ka viņš rāda visus savus OnlyFans managements un kā viņš pelna, ko viņš diži baigi neafišē, bet viņš afišē, ka nauda ir un visa dzīve baigi skaista. Un ja tu haslo, tev sanāks. Tad arī pa laikā viņš posto bildi savu māmu, kā viņš tur atbalsta viņu, kā viņš tur nopērk viņai lietas kaut kādas, aizved uz Turciju, nopērk viņai skaistu baltu turku redeli ieliek iekšā, dodās kaut kādiem charity pasākumiem, ka viņš atbalsta visus savējos atbalsta, cik tax write-off, tam līdzīgi nav svarīgi. Un es pie sevis tā aizdomājos. Un man radās jautājums tīpaši Markusam. Ņemot vērā, ka tu esi OnlyFans managementā un sievietes ir vienkārši, ko mēs pelnam, un viņām nav nekāda vērtība kā cilvēkiem, viņu viedoklis nav svarīgs, mēs vienkārši izmantojam viņus kā tādus objektus, no kuriem pelnīt. Tavu māmu nevaram izmantot. Tā kā es tā vienkārši aizdomājos, pastījos, pornikus aidos, ka parasti milfām tā kā lielāks pieprasījums ir, viņu arī tā kā nevar izmantot, jo galu galā, ja jau OnlyFans, ja mēs esam par peļņu, tad kāda atšķirība morālēm? Fuck it! Kāpēc mēs viņai nevar pielietot? Tā kā, ja milfām pieprasījums, domāju, viņi būtu lielas kandidāts, to viņiem smukus zobiņus ielicis, viņi tāda harizmātika izstās. Es domāju, ka viņi varētu lielas kandidāts šitādai pozīcijai, nezinu, varbūt tā kā pusi outletu, pieņemsim OnlyFans uztaisīt viņai, ka, sievietes ar pieredzi, tā kā, es atvērs tādai opcijai, ja jau mēs no visiem pelnām, tad kādas morāls, kāpēc mēs par atbalstam? Ja tu investē naudu kādā, tad kaut kādu atpakaļ jau arī vajag, ne jau tu vienkārši labdarību nodarbojas tādēļ, lai labdarību nodarbotos. Ko tu liecies mierā? Nevaram tā, šitās mūsdienās nevar. Un tādēļ man ir mazliet lielāks naids pret šitiem, jo pret visiem sports beteriem, kas viņi ir, un kopsumā višķi šitai sugai, fundamentāli, es viņus ienīstu. Es nevaru noslēgt, es viņus ienīstu, jo viņi pelna naudu, kā Dreiks raksta dissongus. Met sūdu pret cienu cerībā, ka kaut kas pieliks, un tas, ko viņam ghostwriteris pasaka, uz tā viņš lec virsū cerībā, ka sajies. Šitie skemeri pelna naudu cerībā, ka kaut kas sanāks. Viņi met sūdu pret cienu, tad viņi mēģina Forexu, šitos te visus sports betingus, OnlyFans, un vienkārši kaut kas pieliek pie sienas ideāli, viņi milko līdz pēdējiem. Viņi dabū 24 stundās savās bāzes informāciju, saliek to pa korsu un vienkārši visu par laiku mēģina tev nopārdot informāciju cerībā, ka kāds loks to iekritīs. Un cilvēki arvien vairāk iekrīt, un man ir tādas dusmas par šito visu, jo ir viena lieta skemot cilvēks, kur ir stulbi, labi, pašvainīgi. Bet Markusa skēms man tā riebjās, jo ir viena lieta, izmanto citus cilvēkus, lai nopelnītu. Idioti, tas vainīgs. Bet viņš vēl pie reizes ar OnlyFans modelēm, tu vēl izmanto pilnīgi citus cilvēkus, kuri rada kontentu. Tu paņem vēl cilvēkus, kuri maksā tev stulbu skēmu, tu saliec kopā un vienkārši tāds clusterfucks, tev jebkāda līmeņa morāls ir, tev jebkāda cieņa pat jebkuru ir. Es saprotu, ka tavā dzīvē nekas nav svarīgāks par naudu. Es saprotu, bet tu varbūt piebremzēt vajadzētu. Es saprotu, ka tev ir pohuļi, bet tu domā, ka tev neatnāks nekāda atpakaļ dzīvē? Tu domā, ka šitas vienkārši pāries pāri, kā nekas nebūtu bijis? Jūs tiešām domājat, ka jūs tiksiet ārā sveiki? Jo skameriem šitā ne te ir divi likteņi. Vai nu viņi ļoti ātri nokrīt, vai viņiem ļoti ilgi dzīve izaugs līdz pēdējiem brīdim, kad viss aiziet dirsā. Un es šiem cilvēkiem nenovēlu nāvi. Es nenovēlu viņiem, lai viņu partneri konstatē viņu krāpju, lai vecāki viņus pamet, lai viņiem visi draugi uzmet viņu pēdējā dzīves brīdī. Es nesagaidu to, es nevēlu viņiem to. Bet es ar nepacietīgi gaidu redzēt, kāds viņiem liktenis būs šajā dzīvē. Jo šie cilvēki mani vārdos neaprakstām sadusmo.
šāda veida cilvēku izmantošana, bez nekādas cieņas pret citiem, tas jau parāda, kā tu uzaugi. Es saprotu, ka jūs, es runāju šitiem džekiem, kurš tos kors laisa, es saprotu, ka jūs dzīvē neviens nekad nenovērtēja. Es saprotu, ka jūs dzīvē neviens jūs necienīja, neuztver nopietni. Un viss bija apkārt jums naudu. Jums ir jāpierāda savam father figuram, kurš nebija jums dzīvē, ka jūs esat kaut ko vērtīgi, jūs esat kaut ko nopelnījuši. Bet ļaujiet man jums kaut ko apsolīt. Tas cilvēks, kuriem es mēģinu kaut ko pierādīt, nekad jūs tāpat nenovērtēs. Jūs varat būt miljonāri, multimiljonāri, miljardieri. Jūs nekad nevienam viņiem neko nepierādīsiet. Jūs paši sev neko nepierādīsiet, jums nekad nebūs pietiekami. Jūs vajadzēs vēl un vēl un vēl. Jūs esat kaut kādas vecinas, kuras jūs nemīl. Nauda, kura nav, mašīnas, kuras ir īrētas, pulksteņi, kur ir īrēti, dzīvokļi, kuri nomā. Jūs labāk noslīksiet parādos, mēģinot pierādīt mums, ka jūsu dzīve kaut ko vērta, nevis mēģināt pašiem sev pierādīt, ka jūs esat kaut kā vērti. Jūs to nesapratīsiet, un es saprotu, ka es šobrīd runāju, ja cilvēki, kurš tos sūdas taisa, šo skatās, es nezinu, ka jūs šobrīd nesaprotat, par ko jūs runājat. Bet tajā brīdī, kad jūs visu zaudēsiet, nākat šo video atpakaļ, jo es jums apsolu, jūs sapratīsiet vienu svarīgu lietu. Viss, ko jūs līdz šim brīdim esat izdarījuši, ir bijis lieki. Jūs te vienkārši apisusi visus savus cilvēkus dzīvē, kas jums ir, un jums neviens nerūpēsies par jums nākotnē. Jo svarīgākais, ko es savā dzīvē esmu sapratis, tas, kā tu līdz citiem cilvēkiem justies, tas, kā tev atcerēsies. Un es varu ar pilnīgu mierīgu sirdi iet un teikt jums, ka es zinu tajā dienā, ka mana dzīve beigsies, cilvēki uz manām bērēm nāks, lai no manis atvadītos, nevis lai sadalītu manu mantu un cerēt, ka es vienkārši nekad neatgriezīšos, jo es neapasu visus savus cilvēkus, jo es parūpēs par saviem līdzcilvēkiem. Jo es saprotu, ka nauda ir svarīga, izdzīvošana svarīga, bet nauda nav pār maniem cilvēkiem, ko jūs vienkārši nesaprotat. Jums vēl ir iespēja mainīties. Jums vēl ir iespēja kļūt par normāliem cilvēkiem, kuri neskrien tikai pēc naudas un mēģina arī piedzīvot normālu dzīvi, bet es domāju, patreiz tas nav tīri svarīgi jums teikt, jo pirmā kaseka, kad jums visi cilvēki dzīvē pazudīs, tad jūs arī atmodīsieties. Un man ir dusma par šiem cilvēkiem, jo parasti šie cilvēki nāk no ļoti vājām vietām. Ir trīs veidi cilvēki, ir trīs veidi, kā cilvēki pa šādiem kļūst. Ir numur viens veids, tie ir super vāji cilvēki, kuri parasti ir tie, kuri pērk šādus kursus, kuri ir tik sūdīgā stāvoklī, ka viņi vispār netic jau nekādā līmenī un mēģina sevi kaut kā pacelt uz augšu, viņi iekrīt šādiem sūdiem. Tad ir otrie tipa cilvēki, kas esat jūs, šitie skameri, kuri arī ir vāji cilvēki iekšienē, ka jūs zināt, ka jums nav nekāda vērtība, ka viss, ko jūs varat dabūt, ir tikai caur naudu, ka bez naudas jūs esat nekas, un tā arī patiesībā patreiz ir, jums nekāda cita vērtība nav. Un tad jūs esat gatavi darīt jebko, lai dabūtu to naudu, lai kaut kāda līmeņa validācija dabūtu, tikai lai jūs būtu mierā ar sevi un saprast, ka ar mani viss ir kārtībā, viss ir ok. Un tad ir trešā opcija, kuri arī nāk no šādas vietas, bet saprot, ka varbūt nevajadzētu apist visus pārējos. Ka ja tu strādā ar sevi un centies izdarīt kaut ko cieņā arī pret citiem cilvēkiem, tad tavā dzīvē varbūt arī kaut kāda vērtība būs. Un šis mani sadusmo tik ļoti, jo es nāku no tās pašas, kur tie cilvēki nāk. Ka man arī kaut ko vajag pierādīt, ka es arī nāku no vājas vietas, un es kādreiz biju šities vājos punktos, ka man bija iekšā tāda doma, vai man būt tādam kā viņi vai nē. Un es spēju tam visam pārkāpt pāri, jo sapratu, ka es gribu doties no šīs dzīves prom un pieredzēt šo dzīvi vērtīgs, kā vērtīgs cilvēks. Neapišot citus ar morālēm, ar cieņu pret citiem. Tādēļ man tāda liela dusma par šiem cilvēkiem, jo viņi izvēlēs vieglo variantu. Vieglas izvēles, grūta dzīve, grūtas izvēles, viegla dzīve. Jūsu laiks nāk, mans laiks arī nāk, man viss tīri forši. Tas tā. Un visiem cilvēkiem, kas to skatās, jūs zināt, ka šitos saturī skatās mazliet jaunāki cilvēki. Šitas saturs ir mazliet tā jums fokusēs, lai jūs vienkārši tīri pārrastā līmenī neiekrītat uz šādiem skamiem, lai jūs zināt, kā viņi izskatās, bet pats galvenais, dzīvē būs momenti, ka jums ir izvēles ar vieglo un grūto ceļu. Šādi izskatās vieglais ceļš, es jums apsolu, ka tie cilvēki nav laimīgi. Es jums apsolu un zvēru, ka viņiem liktenis nebūs labs. Dažiem retajiem sanāk izdzīvot, bet es apsolu, viņu fasāde brūk. Tas, kas notiek aizkulisēs, nekas nav labi, jūs nekad sev nevēlētos. Ja jums ir izvēle dzīvē starp vieglo un grūto, saprāta robežās izvēlēties grūto. Grūtas izvēles, viegla dzīve. Es jums apsolu, cenšties. Tādēļ šodien tās nopietnāks video, tāds mazliet nestandarta video. Es vienkārši arī mazliet noguris esmu, bet gribēju vienkārši dabūt šo saturu ārā. Tādēļ, paldies, ka skatījāties. Ceru, ka bija interesanti.
Ja jums kaut kādi komentāri ir, droši metot komentāru. Patika, like, nepatika, dislike, galvenais subscribe un tiekamies nākamajā. Paldies!